Jūs bieži man rakstat, kā izveidot savu pasaku terapijas nodarbības plānu. Jūs strādājat ar pasakām, jūs esat gatavas uzsākt darbu nopietnu, un bieži vien, protams, rodas jautājums, kā no mīlestības pret pasakām izveidot skaidru, saprotamu un strādājošu nodarbību sistēmu. Jums ir idejas, jums ir ieplānotas kaut kādas noteiktas tikšanās, bet ir vajadzīga programma. Programma, kuru jūs varat droši vadīt savai mērķa auditorijai. Vai nu tie ir bērni, vai nu tie ir pusauģi, vai nu vispār tās ir kaut kādas izglītojošās programmas, izglītojošos formātos. Un tieši tāpēc es jūs aicinu uz webināru. Esmu nolēmusi organizēt tādu webināru, kurā visu pastāstīšu. Tātad, ar ko ir jāsāk? Kā mēs varam izveidot savu pasaku terapijas nodarbības plānu. Un šis plāns ir vajadzīgs arī, lai skolā, pirmskolā īstenotu arī interešu izglītības pulciņu, piemēram. Šīs webinārs būs paredzēts pasaku skolas studentiem un topošajiem pasaku terapijas speciālistiem un jau esošajiem pasaku terapijas speciālistiem, kuri ir gatavi patstāvīgi strādāt ar pasakām, kuriem ir nepieciešama skaidrība, struktūra un pārliecība. Ko es daru, kāpēc es to daru un pie kāda rezultāta es vedu savu grupu. Webinārā mēs soli pa soli iziesim cauri tam, kā plānot nodarbības un kā plānot veselas programmas ar pasaku terapijas elementiem. Un sāksim mēs ar pašu pamatu, ar mērķi, ar uzdevumiem. Jūs iemācīsieties formulēt programmas mērķi, noteikt uzdevumus, attīstošus, atbalstošus, vai tie būs korekcijas uzdevumi. Mēs atsevišķu uzmanību veltīsim arī vecuma posmam, jo pasaku terapijā vecums maina visu. Jūs sapratīsiet, kā izvēlēties piemēroto formātu, kādas pasakas der konkrētam vecumam, cik dziļi mēs varam strādāt ar simboliem. Nodarbības paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem, sākuma skolas vecuma bērniem, pusauģiem vai jauniešiem. Mēs parunāsim arī par programmas ilgumu, par formātu, vai tā būs gada programma, vai tie būs kaut kādi pusgada cikli, vai būs īsi tematiski kursi uz 2-3 mēnešiem, vai vienreizējās tematiskās nodarbības, piemēram, svētkos vai pārējas periodos. Un jūs sapratīsiet, kurš formāts piemērots tieši jums, tieši jūsu mērķa auditorijai. Svarīga webināra daļa būs veltītā nodarbību plāna veidošanai. Tātad nebūs tā, ka tikai es stāstīšu, bet jūs arī paralēli praktiski darbosieties. Jūs paralēli jau sagatavosiet savu programmu. Mēs skatīsimies, kā mēs varam nosaukt nodarbības, kā mēs varam izvēlēties konkrētās pasakas un noteikt katrai nodarbībai skaidru uzdevumu. Iziesim detalizēti katras nodarbības struktūrai. Tie, kas apguva pasaku terapiju, jau zina, ka tur ir īpašie rituāli, pasaka, saruna, radošā daļa un vispārējais. Un vēl viena svarīga tēma – rezultāts. Rezultāts. Mums jāiemācās formulēt, kādu rezultātu mēs vēlamies sasniegt. Kādu rezultātu sasniegs noteikta mērķa grupā, izejot vienu vai otru vai trešu programmu. Vai nu tā būs emocionālās izpratnes attīstīšanai paredzēta, vai trauksmes mazināšanai, vai drošības sajūtas stiprināšanai, pašvērtējumam, vai sociālo prasmu stiprināšanai. Tur būs katrai no jums kaut kas savs. Jūs arī praktiski strādāsiet, noteiksiet savu vecuma posmu, tēmu, izveidosiet programmas struktūru un sagatavosiet mini plānu 3-5 nodarbībām. Līdz ar to šī darba grupa būs neliela, tāpēc piesakieties jau laicīgi. Tātad jums būs struktūra, jums būs sapratne, un jūs sapratīsiet, ka jums ir noteikts balsts, uz kura jūs stāvat. Ja tas rezonē ar jums, tad es gaidu jūs šī webinārā. Tiekamies!